Principā cilvēks pirmkārt, vai viņš gribētu kaut ko izmainīt, otrkārt, vai viņš būtu spējīgs to darīt. Ja cilvēks neuzstājas ne komisijas, neuzstājas no Saeimas tribīnes, nesniedz kādus priekšlikumus, grozījumus, viņam nav nekādas sava viedokļa, savas iniciatīvas. Principā tāds deputāts īpaši nav vajadzīgs. Trešām kārtām, vai viņam būtu tāds komandas gars, jo principā, ja viņš grib viens pats mainīt pasauli, tas nav iespējams. Šim cilvēkam jābūt laba reputācija, lai nebūtu kauns par viņu. Svarīgi, lai šis cilvēks būtu vietprātīgs kādā jomā. Viņam jābūt labas komunikācijas spēja, valodas zināšanas. Vissliktākais deputāts, klusējošais deputāts. Labi, varētu būt dažādi viedokļi un pretēji viedokļi. Bet vissliktākā situācija, kad cilvēks ir kā filma Matrica, Mr. Smith, cilvēks bez personības, cilvēks bez saviem uzskatiem, un šādi cilvēki ir ļoti bīstami, jo principā viņi var paņemt jebkuru sevi. Mainīt partijas, mainīt ideoloģijas, mainīt uzskatus, un tādi cilvēki ir bīstami, un ar tādiem cilvēkiem es negribētu strādāt. Vai šobrīd Saeimā tāda ir? Principā, jā. Vai jūsu partija spēj nodrošināt, ka kandidāti no jūsu partijas atbildīs šiem raksturojumiem? Protams, kad mēs veidojam šos sarakstus, mēs tātad aicinām tādus cilvēkus, kuri ir spējīgi, par kuriem nav kauns, kuriem ir laba reputācija.